Sveicināti, cienījamie Crazy Monkey TV skatītāji. Šodien ciemos pie mums ir Artūrs Visockis Rubens. Viņš ir LU galvenais treneris, jauns perspektīvas. Kādi viņam turpmākie plāni? Sveiks. Pastāst, kā tu esi nonācis tik tālu, kad esi tagad LU galvenais treneris LBL. Tas tomēr ir prestižs. Latvijā praktiski ir tikai izlase un augstākais nav kur. Tas principā ir tā, ka, ja tā loģiski skatās uz to visu, tad man nepietnāk tāds amats, jo esmu diezgan jauns treneris. Un tā aktīva treneru virzienu esmu izvēlējies apmēram 2 gadus, kad sāku stāžēties pie Mārtiņa Zīberta, kad viņš sāka Latvijas universitātes to komandu veidot. Un tad man radās iespējas sākt strādāt Pārdaugavā ar 95. un 96. gadiem dzimušajiem puikām. Bet ar Mārtiņu es jau esmu pirms tam jau 2 gadus bijis kopā. Un es uzskatu, ka tas laikam arī bija tas izšķirošais, ka mēs vienkārši es un arī Gunārs Gailīts, kurš ir mans asistents, mēs kopā, viņš pat īstenībā pirms tam jau pat bija, un mēs kopā gājām ar Mārtiņu, un šogad Mārtiņš izvēlējās, kad viņam jauna, kā teikt, izdevība bija. Latvijas universitāte meklēja to galveno treneri jaunu. Un, kad mēs runājam ar Uģi Bisenieku, kurš ir attiecīgi sporta direktors tur universitātē, es viņam vienkārši teicu, ka esmu gatavs palīdzēt līdz brīdim, kad būs galvenais treneris, vadīt treniņus puikām, atlasīt, ja arī vajag tos puikas. Un tā arī bija, ka beigās mēs ar Gunāru principā lasījām to komandu kopā ar domu, kad būs vēl galvenais treneris, kuram tas viss būs vajadzīgs, un mēs būsim tā kā tie asistenti viņam. Bet viss iegrozījās tā, ka tas galvenais treneris tā arī neatradās. Varbūt nemeklēja. Uģis teica, ka viņš meklēja, un arī bija tur tie kandidāti, un īstenībā pat vairāk bija, kuri... Es zinu, ka bija viens Pēters Višņēvics. Jā, tur Uģim ir cik es saprotu, viņi ar viņu bija runājuši, un tad, tur tālākas detaļas tiešām nezinu, bet kā tur tas viss izvērtās, bet es zinu, ka bija vēl arī Ziedons Jansons, manuprāt, bija, un tur vēl bija tie treneri, bet kaut kā vienmēr, laikam, tas pēdējā brīdī kaut kas nobruka. Tad mēs ar Gunāru beigās atapāmies, kad Uģis teica, jums sveči ir jāņem. Jā. Tas būtu interesanti, ja būtu Pēters Višņēvics, kā tad vispār skatītos. Tas būtu tāds baigais, interesants pavērsies īstenībā pret turību, LU, tur būtu žurnālistiem daudz ko darīt. Bet labi, liksim Višņēvicu mierā. Man tas arī bija pārsteigums. Es skatījos, viņi bija uzlikuši augstu latiņu. Mārtiņš Zīberts. Tomēr visiem pazīstams, Barons arī ilgadējis palīgs, treneris. Pēkšņi, kā tu nonāci, arī tas Pārdaugava, tad ir tie jaunieši, mēs ar tevi pagājušajā gadā satikāmies, tu biji savā Iļciemā ar saviem Pārdaugavas džekiem. Tad viss ir iespējams, tikai darbs ir. Es uzskatu, ka tam visam, es saku, tas no loģikas viedokļa tam tā nevajadzēja varbūt notikt. Tam ir tāds, droši vien tam ir kaut kāda, es uzskatu, ka dzīvē nekas nenotiek nejauši, kad viss dzīvē ir tavs darbs, ko tu esi ieguldījis, tavs vēlme, tie sapņi kaut kādi, un arī katram no cilvēkiem ir tomēr kaut kāda, manuprāt, misija kaut kādu uz šīs zemes, kaut ko veikt, un es uzskatu, ka tas noteikti ir kaut kāds plāns, kaut kāds varbūt lielāks. Vienkārši bieži vien mums dzīvē tiek piespēlēts kaut kādas iespējas, un mēs aiz bailēm, vai aiz tā, ka mēs neesam gatavi, es tur neesmu šitās, neesmu tāds, un atsakamies no tām iespējām. Un pēc tam pusdzīvi dzīvojam un gaidām vēlreiz to iespēju kaut kādu. Es tad, kad pienāca šāds mirklis, tad man arī sadarbība varēja pateikt, nē, es to nevarēšu izdarīt. Ko tu zaudēt, ko tu vinēt, ja tu pateikti nē? Tur jau tā lieta, un es domāju, varbūt otrais man dzīvē neko tādu nepiedāvāt. Un galvenais arī tas, ka tas saskanēja ar manu kā treneru filozofiju. Mana treneru kā filozofija ir tāda, ka es gribu strādāt ar jauniešiem, man patīk strādāt šausmīgi ar jauniešiem, man patīk viņus redzēt, kā viņi dienu no dienas aug. Un es tādu sev nebiju izvirzījis mērķi kļūt par profesionālu kluba treneri un strādāt ar, piemēram, 30-gadīgiem, 35-gadīgiem džekiem. Varbūt nākotnē tā būs, bet es šobrīd tāds nebija. Un tad nāca šis universitātes variants, kur arī ir jauni džeki, kur reāli mums šobrīd ir vecākais spēlēs 23 gadi un joprojām students. Viņi visi ir jauni, perspektīvi, ne tikai perspektīvi basketbolā, bet perspektīvi vispār dzīvē. Tas pats interesantākais ar to teikt, izvēlās izstrādāt te jaunieši.
izlasa Ventspils, Liepāja. Un tā nav tāda tā kā izvairīšanās no atbildības. Nu, es nezinu, šobrīd... Piemēram, komandā būtu, ja es vēl spēlētu, es būtu Aigars Vītols, Zeņikas Uškins, un tu mums sāk teikt kaut ko, mēs sāk kaut ko varbūt bubināt pretī. Tas nav tā, kad treneri, kad nav tik nobriedis, izvēlās tomēr tos jauniešus, jo zina, ka tos jauniešus varēs vienmēr pielikt pie vietas. Nē, es pieņemsim personīgi gribētu, pat, ja man komandā būtu kādi divi varbūt saspēles vadītājs un tāds garais spēlētājs pieredzējuši, jo uz tiem tad varētu. Bet viņiem tad būtu noteikti jābūt tādiem, kas rāda to piemēru pārējiem. Ja? Grūti ir tad, ja tie divi džeki vai vienalga, cik ir tajā komandā tie pieredzējušie, viņi ir tie, kas visvairāk, piemēram, burkšs, visvairāk, piemēram, viņi jau, protams, viņi daudz ko ir pieredzējuši, viņi ir arī daudz varbūt pat kādā ziņās labāk, un tā pieredze tošana bagāža ir liela. Bet grūti ir tad, ja tieši viņi ir tie, kas, varbūt tā kā... Nepavēlīgi, bet sāk burkšēt, ka pa smagu trenīšu, ja? Tagad šie jaunieši, es nezinu, varbūt tāpēc, es nezinu, kāpēc izvēlās šobrīd visi strādāt ar tiem jauniešiem. Tāda varbūt tā situācija ir iegrozījusies, varbūt Latvijā un vispār tajā basketbolā, tīpaši Latvijas basketbolā. Bet, ja godīgi, arī jaunajiem nav viegli. Mums šobrīd Latvijas universitātē ir tā, ka, un es to paredzēju, un, ja godīgi, mans tēvs to paredzēja un pateica man, un es pēc tam to tā kā paskatījos, to tiešām. Mums šobrīd dienā zvana apmēram 1-2 basketbolisti, tādi viņi nav galīgi jaunie no A grupas, bet tādi, kas ir 2-3 gadus kaut kur bijuši. Un prasa, mēs gribam spēlēt, mums nav kur spēlēt. Un viņš varbūt tiešām ir mazliet labāks par to, varbūt, kas šobrīd man ir no A grupas atnācis puika, ja? Bet viņš, tas, kurš no A grupas, viņš pirmkārt ir students jau Latvijas universitātes. Viņš ir izvēlējies to ceļu studijas plus sports, un viņš jau ir pie mums jau kādi 3 nedēļas, 4 nedēļas. Mēs tad, šobrīd ir tā, ka mēs ļoti izvērtējam to, ka jaunie tagad nāk. Labi, bet varbūt tagad ir klasiska situācija. Tagad, ja universitāte ir LBL augstākā līgā, viena komanda taisa 2. līgā, tad taisa 3. līgā vēl viena komanda, kas izmaksas, tur 3. 2. līgā tās izmaksas nav lielas, ir ceļš zinot universitātes iespējas ar visiem autobusiem, zālēm, varbūt tad taisa tāda piramīda. Tas ir mums, kad mēs ar Uģi arī runājām, Uģi Visenieks, kurš ir direktors, arī attiecībā pret mums ar Gunāru, viņam, un attiecīgi mums vispār kopā tā vīzija nav 1 gads, tagad 2 kaut ko, uztaisīt komandiņu, uzspēlēt tajā LBL-ā, ka pastīsimies, kas notiks, varbūt izdosies kaut kādu uzvaru izcīņu, varbūt ne, varbūt tur tiksim tur vai netiksim. Tā galvenā doma ir tiešām ar gadiem, ar laiku būvēt to piramīdu. Un nevis tikai piramīda LBL-ā, mums ir paredzēts, ka mums šobrīd ir sadarbība ar Rīdzeni, ja? Un nākamgad mēs ceram, ka arī LBL2 mums būs komanda, kas sauksies Latvijas universitāte, un arī par to 3. līgu mēs tā vēl skatāmies, bet jebkurā gadījumā ir piramīda, bet kas ir galvenais, tas nākotnes vīzija ir tāda, ka mums ir arī bērnu piramīda apakšā. Kad, tas, ka viņi augot, Viss augot ies uz LO mācīties. Neies uz RTU, bet ies uz LO. Tas ir arī noteikti. Tur tas viss ir apakšā, bet arī tajā visā, kā teikt, uzbūvēt tiešām klubu. Jo es uzskatu, ka klubs tas ir tad, ja tev ir tiešām apakšā kaut kas. Ja nav tā vienkārši 1 gada projekts, 2, 3, ja? Tu uzliec kaut kādu lielo, tev ienāk nauda, tev ir iespēja viņu kaut kur dabūt, viņu uztais un ir klubs, jā. Bet īstajā paskatāmies Eiropā, kas ir īstās piramīdas, īstie klubi, ja, tur, kas audzina paši, tas pats Lietuvas Rīts, tas pats Žalgiris, viņi var uzturēt Eirolīgas klubus, tāpēc, ka viņi ir izaudzinājuši daudz arī savus džekus, un kā lietuvieši šobrīd kotējās Eiropā. Universitātes, tā vīzija ir tāda, ka caur izglītību mēs sniedzam arī labu basketbolu paralēli tam visam, bet nevis tikai augstākajā līmenī, bet jau no pašas apakšas. Labi, tagad varbūt parunāsim, kā tu izveidoji savu grupu un kā sagatavojies šitai sezonai, kādi mērķi, ne tikai cīnīties varbūt ar turību, bet tagad tas līmenis, manuprāt, ir nedaudz krities LBL, jo nespēlēs to pirmo riņķi ne Ventspils, ne Vefs, un kādi varbūt kaut kādi jaunāki talanti, uz ko cerību, uz ko mums vērst uzmanību. Tātad, principā sākām vākt komandu. Mums jau bija otgadnieki, un tie ir 4, 5, 6 džeki. Tur cits vairāk spēlē, cits mazāk, bet tādi stabilie bija 4. Un tad, protams, bija jāpielās klāt tie pārējie.
Nu, un mēs zvanījām ļoti daudziem. Mēs ar Gunāru izveidojām tādu lielu sarakstu. Daudz bija amerikāņi, kas tur... Principā tas atlases punkts bija 18, 19, 20. Un pat ne tie vadošie spēlētāji, bet mēs skatījāmies tie, kas varbūt tie 8 uz leju, un pat kas varbūt kandidātos bija. Jo pārsvarā tie pirmie jau bija savākti, salasīti pa klubiem. Un tā mēs zvanījām. Un interesējāmies, ko katrs no tiem dara. Nu, un šobrīd tika atlasīti, tas pašā sākumā bija kādi 27, pat 30 kandidāti, un arī sākām to pirmo nedēļu tādā daudzumā. Un tad pēc pirmās nedēļas atstājām tos 15, kas bija tā kā 16, ar kuriem mēs tā kā tālāk to gribējām viņus redzēt komandā. Nu, un šobrīd arī ar viņiem strādājam. Nu, kas tur tādi zināmākie cilvēki, nu, no veciem, protams, palika mums Džans Peiners, Mārtiņš Dārģis, Harijs Rūbenis, Kristaps Brigmanis, tie, kas bija arī pagājušajā gadā jau pamat džeki, protams, Toms Trudovskis no Ķeizameža arī pagājušajā gadā spēlēja. Nu, no jaunajiem tādiem interesantākajiem, kas, man liekas, ir nākuši klāt. Es saku, mums bija pirmā pārbaudas spēle, man patika lielākoties, kā visi jaunie nospēlēja, bet tādi interesantākie man personīgi tur Kristaps Dārgais, kurš, protams, viņam ir savs lielākais pluss un ir lietas, pie kā vēl jāstrādā, bet viņi visi ir jauni. Tad, protams, ir arī mums tāds viens jauns centra spēlētājs, jauns vecs, kuru mēs tā kā reanimējam. Nezinu, varbūt tas ir jau padzirdējuši. Es nezinu, vai tu gribi to teikt. Es nezinu, varbūt nākošais pateikšu, bet ir viens tāds spēlētājs. Pasaka vismaz no kura rajona. Tad jau uzreiz viss zinās. Nav tik viegli uzminēt. Tur Latvija ir liela. Tas ir Preļi, tas gals, viņš ir no Preļiem nācis. Un puisis tiešām centīgs ļoti. Nu, man prieks skatīties, kā viņš strādā šobrīd treniņos. Protams, viņš ilgi ir izticis bez basketbola bijis. Nu, bet tajā pozīcijā mums vajag kādu, un viņš varētu viņu aizpildīt. Un, protams, arī man ļoti patīk arī Mārcis Vītols un Rihards Zēbergs. Divi jaunie arī. Viņš bija U19 kandidāts, un Mārcis bija attiecīgi U20 spēlētājs. Armands Ošiņš, mums ir, kurš agrāk pirms tam Turībā nospēlēja pagājušajā gadā, šogad viņš ir izvēlējies studēt Latvijas universitātē. Un labākais tas, ka viņi visi ir studenti gandrīz. Ja nemaldos, 1 vai 2 ir RTU studenti, bet reāli visi kaut ko nav tāda neviena spēlētāja, kurš neko nezina. No, kā, ja būs spēle pa dienu? Jā. Kas tur ar studijas mācībām nāk pretī pasniedzēji, jo ir daudzās vietās zināms, ka pasniedzēji sportists neuzskata par normāliem cilvēkiem. Tas varbūt skolās ir, bet kā ir universitātē, kā jums tur viss sakārtots? Tur ir tā, kad pasniedzēji zina, ka viņš ir tajā studentu universitātes komandā, viņam nav atlaides tādā ziņā, ka viņam ir jāizdara viss tas pats, kas citiem. Mēs apmaksājam viņam mācības, viņam 100% apmaksātas mācības, komandas dalībniekiem, bet viņš var zaudēt to, ja viņš ir nesekmīgs kaut kur. Tātad viņam visam ir jābūt sekmīgam. Protams, ja ir kaut kādas spēles, ja ir tiešām svarīgi notikumi, mēs jau arī galvenais mācam tos puikas, ka viņiem ir pašiem jākop labas attiecības ar pasniedzējiem. Nevar būt tā, ka viņš ir tagad, es esmu komandā un viss, un tagad uz mani jāskatās tā kā uz kaut kādu izņēmumu. Nē, bet ja viņi tā arī dara, viņi mēģina kopt tās attiecības ar tiem pasniedzējiem, un viņi nāk pretī, bet, protams, viņam beigās viss ir jāizdara tāpatās. Ja es tagad gribētu iet maģistros, varētu tikt te lūk komandā? Jā. Un arī man būtu 100% atlaidi? Ja tas jau pierādīt, jā. Es jau galvenais ir attieksmi, darbu, jā. Tas ir iespējams. Mums iespējams, ka varbūt arī, es ļoti ceru, ka šie puiši pabeigs visi universitāti, un arī mēs turpināsim arī maģistros viņiem strādāt. Tagad tuvākās pārbaudas spēles, ko tu gribi pārbaudīt? Kaut kādu taktisko zīmējumu vai savus vēl kādus jaunus spēlētājus? Pirmkārt, mēs neesam vēl pārbaudījuši visus spēlētājus. Mums bija traumas Nikam Saknītim, un arī tam jaunajam centrs vēl nebija. Un vēl daži dabūja mazāk uzspēlēt. Tāpēc tajās tuvākajās, kas būtu pārbaudas spēles, tur noteikti es gribētu pārbaudīt tieši uz ko ir spējīgi tie, kurus es neesmu redzējis darbībā. Es redzu, kā viņš treniņā strādā, bet ko tieši viņš var izdarīt tādos mirkļos. Tas būtu ļoti svarīgi. Un pēc tam, jau tad, kad es redzētu tos stiprās vājās puses, tos spēlētāji, mums jau ir apmēram tas taktiskais zīmējums, tas izstrādāts, izējot no mūsu komplektācijas.
Un, vienkārši jāmēģina būs pēc tam slīpēt. Kad ir tuvākās pārbaudas spēles, varbūt gribam redzēt, aiziet apsīties uz universitāti? Mēs ceram, ka es precīzi dienu nevaru pateikt. Mums nākošais nedēļas sarunāts pret LBL2 BS Rīga, sanāk Ziedonim Jansonam, kas ir komanda. Par to mēs esam sarunājuši pārbaudas spēli. Ļoti ceram sarunāt ar Ventspils augstskolu, tā kā tur ir Mārtiņš Zīberts, viņš mums palīdzēs sarunāt to spēli ar Ventspils augstskolu spēli, bet tagad ir problēma tāda, ka daudz Ventspils augstskolas džeki ir lielajā komandā. Un viņi braukā uz Lietuvu uz tiem turnīriem. To mana komanda negrib uzspēlēt? Principā, kāpēc ne? Jūs jau rīktīgi veiči esat, vai ne? Tur? Mēs ne, mana komanda. Nē, tur ir tādi, varbūt var arī pagrūstīties, paskatīt viss norūst. Mums tieši to arī vajag. Mums vajag pēc iespējas, lai ir nekaunīgāka spēle, pēc iespējas fiziskāk, jo tur tieši parādās tās, lec ārā, tās kļūdas, lec ārā taktiskais zīmējums kaut kāds, kur neštīmē un tā. Tā kā īstenībā arī varētu sarunāt, kāpēc ne? Nu ko, paldies Artūram, mēs padzersim kafiju un pēc tam mēs parunāsim par Ameriku. Ko Artūrs darīja Amerikā? Tā, esam kafiju padzēruši un tagad parunāsim bišķi pa Ameriku. Amerika, saku, tāpēc, kad Artūrs ir bijis treneru nometnē Amerikā, varbūt viņš arī varētu sīkāk pastāstīt. Jā, tas bija pirms tam, tajā brīdī, kad es sāku trenēt pārdevos puišus. Es izdomāju, ka vajadzētu tādu intensīvo kursu paņemt vēl klāt. Un ideālākais variants bija aizbraukt tur, kur ir visvairāk basketbols visu vasaras garumā. Un es aizbraucu uz Ameriku pagājuši, tas sanāca aizbraukt. Grūti īstenībā bija atrast tās nometnes, jo es gribēju strādāt nometnē un arī labi būtu tas, ja es varētu ceļu atpelnīt tajās nometnēs. Tāpēc es meklēju tieši tās nometnes. Un sanāca aizbraukt tieši uz lielāko, kas ir tajā Amerikā, tā Coach Wooden Camp. Un viņi ir tādā skaitliskā ziņā lielāk.